doma tāda parādījās man doma, ar kuru nolēmu padalīties. Tā doma ir tāda viens atzarojums, viens zariņš no tāda lielākā koka, no lieluma, jā, un tā ir tikai neliela daļa vispār par šo tēmu, un par šo var runāt daudz arī, protams, bet neliels tāds ieskats, mans personīgais ieskats, viedoklis par tēmu, tātad sieviete, vīrietis, ģimene, bērni, par šo visu. Un tas diezgan aktuāli ir pēdējā laikā, tāpēc neliels ieskats no manis. Es te viņu pierakstīju, mēģināšu tā atstāstīt pēc iespējas īsāk. Un tātad šie vārdi sieviete, vīrietis, bērni, ģimene, ikdienā liekas skan automātiski, bet tomēr cik svarīgi tie ir cilvēka sugai, jā, sugai. Ja mūsdienās sieviete, it sevišķi sieviete un vīrietis uztaisa bērnu dēļ saviem ego prieciņiem, un tad attīstība nav iespējama. Kas tad ir ego prieciņi un kā tā? Mēs taču neviens neuzskata, ka taisa dēļ kaut kādiem īslaicīgiem prieciņiem. Protams, bet tas viss ir dziļāk. Lielākai daļai es te iedalīju 3 daļās. Lielākai daļai cilvēku bērns nozīmē tātad vienu no 3 lietām pēc mana skatījuma. Un kāpēc vispār taisa to bērnu, jā? Un tātad pirmais pienākums jā, pret dzimtu, ģimeni, valsti, ķipa jāuztaisa, jo dzimta taču jāturpina, jā, kā tā. Vajag, visi to dara, es arī darīšu, jā. Viens variants, otrs variants, tāds plašāks, lai sagādātu sev laimes mirkļus. Redz, kur ir tas joks? Tātad uztaisam bērnu, forši, tik laimīgas sajūtas, prieks, tur svētlaime pat varbūt, wow. Jā. Bet ja varētu, teiksim, tādus mirkļus izdjust savādāk, teiksim, to pašas sajūtas, bet neuztaisot bērnu, piemēram, jā, tad es pieļauju ļoti daudzi to arī darītu. Nemaz necenstos bērnus ražot, jā. Un tātad, kas tās ir pa sajūtām? Un cipa lūk, redz, mans bērns, esmu lepnis, mīlu viņu vai viņus, priecājos. Arī raizējos, uztraucos, dažādas emocijas, lepnība, jā, un ir arī kādi, kas saka, ka, ceru, ka vecumā apkops, jā. Tāda kaut kāda forša sajūta, jā. Un cilvēciskās emocijas tās, var teikt pat baudas emocijas. Jā, cik forši tas ir. Forši tas ir, jā. Forši ir kam? Tev, Jānim, Gatim, Inesei, vienalga. Ego emocijas, egoistiskas emocijas. Mans bērns. Tā mēs visi sakam, mans bērns. Mans dēls, mana meita. Mērķis tad kāds, lai man būtu patīkamas sajūtas. Lai es zinātu, ka mans bērns tur ir vesels, priecīgs, dara kaut kādas lietas, man patīkamas. Bieži vien mēs liekam viņu dažādos pulciņos vēl kaut kur, lai tikai man būtu labi. Bieži vien pat neuzprasot tam bērnam, tiešām viņš to grib. Man būtu patīkamas sajūtas. Bet tad, kad, tā kā patiešām jāaudzina, tad bieži vien bērndārs, skola, omītes, auklītes un tā tālāk.
Nav laika, jo ir jāstrādā. Pastīgi nogurums no bērniem. Nekārtīga māja, tur jābaro, jāapģērpi un tā tālāk un tā tālāk. Bet laimes momentus tā gribās, vajag. 2 dienas vai 3 aizsūtam pie omītes. Wow, laime, miers mājās. Bet tad beidzās tas tā patīkamā miera sajūta un vajag citu emociju, vajag to laimes sajūtu, ko bērni dod. Davai atpakaļ bērni, dodat man to sajūtu. Labi, forši palika. Un tad atkal apnīk, ej uz dārziņu, vēl kaut kur uz skolu, prom aizsūtam, un atkal miers un forši. Un tad atkal nē, vajag bērnus atpakaļ, nāc, dot man to laimes sajūtu. Un tā tālāk, cīņa ar dzīvi savu. Kā savādāk to nosaukt. Un bērni nesaprot, priekš kā viņi vajadzīgi. Te viņus aizsūta prom, te viņus atkal paņem. Tālūk. Un 3. grupa. Tātad taisa bērnus dēļ pabalstiem vai citiem labumiem, kas varbūt nav tik aktuāli Latvijā. Es domāju, kaut gan varbūt arī ir. Tie pabalsti nav tik lieli, bet arī slinkums vienkārši. Es negribu strādāt, sievietes gadījumā. Vīrs tu mani tad uzturēs, jā, un es varēšu tur mājās tiktokus taisīt vai seriālus skatīties, jā. Un tāds mērķis, lai pati nerealizētos. Bet ne jau tie bērni vajadzīgi dēļ kaut kādiem cēlākiem mērķiem, tikai savu ego apmierināšanai. Vai arī vienkārši bērni tiek uztaisīti aiz nolaidības seksā, jā. Tā sanāca. Pijām pa daudz iedzēruši, tā sanāca. Un praktiski vienmēr šajos gadījumos bērns cietīs. Iegūs daudz traumu, jo vecāki nekad nav bijuši un nebūs gatavi kļūt par vecākiem. Tas notika nejauši vai kaut kādā aprēķina pēc. Bērns tur nebija svarīgs, tur bija tikai individuāli egoistiski aprēķini. Vai nejaušība, kas vēl sliktāk. Un, diemžēl, jā. Ko darīt? Audzināt katram savu lomu, savu vērtību un nozīmi pasaulē. Tad saprast, kas tu galu galā esi un ko tu šeit dari. Vai tu atnāci padzīvot uz pabalstiem vai izveidot TikTok video vai noskatīties 250 seriālus par dzīvi vai ko, vai vīriešu gadījumā tas būtu, nezinu, ko, nopelnīt 500 000 miljonus, nezinu, uzcelt māju, kāds ir tavs, apzināties galu galā, kas tu esi? Kas? Un kas ir jādara sievietei? Un kas ir jādara vīrietim? Un kas ir ģimene? Tas nav tikai uzvārds pasē. Tas ir kaut kas dziļāk. Un šoreiz te vēl vairāk bišķi pievērsīšos sievietei. Kas tad ir sievietes svarīgākais darbs vai amats dzīvē? Un tas ir tikai viens. Mamma. Nav neviena cita, lai cik valstiski svarīga vai nozīmīga. Nav neviena cita darba tik svarīga kā mammas amats, ko ir piešķīris pats visums. Dievs, vienalga, sauciet kā gribat. Radītājs. Tas ir pats svarīgākais amats. Pat ja tev ir jādzied
valsts himna visas pasaules priekšā svarīgā pasākumā. Pat tas tevi nevar atturēt no paša svarīgākā amata, no tava bērna. Ja tavam bērnam tu esi vajadzīga, tad nodziedās himnu kāds cits. Vai uztaisīs to projektu kāds cits, vai nav svarīgi kas. Nav svarīgi kas. Tā kā, kādi tur vēl, kādi bērndārzi, kādas omītes vai auklītes, ja sievietei mājas ir pats lielākais brīnums uz pasaules. Un tikai tad, kad šis brīnums augs ar pareizu attieksmi no vecākiem, tad viņš spēs padarīt šo mūsu duālo pasaulē labāku. Jo tikai tāds var būt galvenais mērķis jebkuram no mums. Padarīt pasauli labāku. Nav svarīgi nopelnīt miljonu vai uzcelt māju. Svarīgi padarīt pasauli labāku, atstāt šo pasauli labāku pēc sevis. Un pirmais, kam mēs to varam nodot, tas ir mūsu bērni. Bet ja mēs viņus pametam jau no paša sākuma, atstumjam, nododam, pazemojam, tik daudz traumu ir, kuras vecākais savas nevīžības, savā ego seklumā nodot saviem bērniem, diemžēl. Un ko mēs ceram? Un ceram sagaidīt labāku pasauli. Muļķības. Padarīt pasauli labāku. Un to mēs varam izdarīt caur sevi un saviem bērniem pirmkārt. Un tikai tad seko jebkādas karjeras, darbi, labdarības fondi, palīdzības slimajiem, globālās sasilšanas seku likvidēšana, mežu atjaunošana vai cilvēku dziedināšana vai, vienalga. Tas viss ir tikai pēc tam. Tas arī ļoti, ļoti svarīgi, protams, bet tikai pēc tam, kad bērns ir mīlēts, audzināts pareizi. Viņai ir nodota visa svarīgākās īpašības, zināšanas, ko var iedot šim bērnam, lai viņš ietu tālāk šajā dzīvē un padarītu šo pasauli labāku. Viņam jāiemācās tas no mammas un no tēta, ne no skolotājas vai audzinātājas bērnu dārzā. Sliktāk gadījumā nomītas no opīša, bet tas sliktākajā gadījumā. Tad ar sevis un savas lomas apzināšanos ģimenē sākam. Ja nav ģimenes, tad meklē iemeslus. Kāpēc? Vienmēr viņi slēpsies tevī pašā. Kāpēc nav sievas vai vīra? Meklē sevi. Meklē sevi. Un ja nav nekādu fizisku šķēršļu, tad nav citu attaisnojumu. Kā ego. Vai traumas. Traumas, kuras pārsvarā gadījumos mūsu vecāki nodeva mums. Un kuras mēs aiz savas arī neredzēšanas nododam tālāk saviem bērniem. Un tā tas iet viss par riņķi. Tāpēc sākam ar sevi un ar savas lomas apzināšanos un saviem bērniem. Un tad pasauli kļūs labāka. Pavisam vienkārši. Paldies!